Tā es izvadīšu jūs nelielā ekskursijā par mūsu jauno noliktavu Mārupē. Pastāstīšu mazliet par kūpinātavām. Mūsu pats populārākais modelīts ir 200 litru kūpinātava. Komplektā nāk 3 restītes tauku vanniņa. Visas viņas ir ar siltumizolāciju. Durtiņās termometrs, lai sekot līdzi kūpināšanas temperatūrai. Ļoti vienkārši lietošana. Apakšā liekam malciņu. Tad, kad malciņa ir iedegusies, pievaktējam temperatūru ar gaisa padevīti vairāk vai mazāk, regulējam temperatūru. 200 litru kūpinātavai ir vairākas arī modifikācijas. Ļoti cilvēkiem patīk arī tāda ar koku apdarīt. Viss tilpums ir identisks tā kā 200 litru, arī restes izmērs un vanniņas izmērs ir identisks, tikai tāds dizainiskāks. Šī kūpinātava nav apstrādāta ne ar ko koks, tā kā paši varat mājās izvēlēties jebkuru toni, jebkuru materiālu, kādu jūs vēlaties un apstrādāt. Mazas ģimenes vai 1 vai 2 dzīvo, der arī tāda mazāka 100 litru kūpinātava, bet gribu atgādināt, kad labāk ir kūpināt pustukšā kūpinātavā nekā pilnā piebāztā, bet vienalga, ja vajag vistiņu vai 2 nokūpināt, tad šitā arī būs pietiekams liela. Šī kūpinātava mums arī ir populāra, sevišķi mednieku vidū, ar tādu jumtiņu un kronšteinu malās. Teiksim, ja, tas kronšteinas malā ir pluss tāds, ka kūpinātava paceļās augstāk no zemes, līdz ar to ir ērtāk viņu lietot. Jumtiņš aizsargā no nokrišņiem, līdz ar to viņi ilgāk kalpo. Un, protams, kūpinātavas ir pieejams arī no nerūsējošā tērauda. Kūpinātavai komplektā nāk 3 restītes. Viņas viegli ņemās ārā. Bieži vien mums jautā, kas tā pa vanniņu. Tā vanniņa ir domāta kondensātam. Būtībā ir tā, ja mēs lietojam sausu malku, tas kondensāts varbūt nemaz neveidojas, bet ja ir nitrāka malka pagadījusies, tad no skurstenīša var tecēt kondensāts, un lai viņš netecētu uz produktu, viņš ir paredzēts šeit zem skurstenīša apakšā. Mūsu kūpinātavām ir izņemama sānu plauka, lai vieglāk varētu iztīrīt kūpinātavu. Citi lieto kārčeru vai kā. Es lietoju vienkārši spakteļa lāpstiņu. Ar spakteļa lāpstiņu notīram kūpinātavas sienas un pilnīgi pietiek. Mums klienti daži ir jautājuši arī kūpinātavu, kam jau ir esošās kūpinātavas ar trubām, garajām un tam līdzīgi, vai nevar iegādāties atsevišķu kūpinātavu, ko varētu uzlikt uz esošās trubas, lai varētu attālināti kurināt. Viņas varbūt vairāk tieši derētu arī augstai kūpināšanai. Šitās kūpinātavas jau tādas lielākas ģimenes vai mednieki, makšķernieki, kam pie mājas ir dīķis, upes, iegādājās arī parastā tērauda, nerūsējošā tērauda. Tālāk mums jau nāk tādas profesionālās kūpinātavas, ko izmanto daudzi mairažotāji. Tādas saucamās kombinētās, kam ir arī elektrība, sildelements un ventilators. Sildelements un ventilators nodrošina to, ka kūpinātavas iekšpusē būs vienmērīgāka temperatūra. Un arī tanīs brīžos, kad būs varbūt aizņemts ar kaut ko citu un nebūs piemests malciņi, ja, tad sildelements nodrošinās vienmērīgu temperatūru. 500 litru kūpinātavas, tas ir tāds tā kā visbiežāk, ar ko arī mājražotāji parasti sāk savu biznesu. Tiem, kam jau bizness ir aizgājis, bieži izvēlās arī lielākus. Šeit jau būs lielāka tilpuma, jau tādām lielākām mājražošanām. Šādas kūpinātavas mums ļoti daudz arī lietuvieši pērk vienkārši tirgu telpā liek un uz vietas gan kūpina. Tikko kā aizvedām arī šādu kūpinātavu uz Āgenskalna tirgu, tā kā droši dodaties uz Āgenskalna tirgu, varēsiet
iegādāties gardos mājas kūpinājumus Āgenskalna tirgu.